The city of Jelgava is located in Zemgale, 43 kilometers from Riga. In terms of population, it is the fourth largest city in Latvia, hosting 54,000 citizens as of 2024. The construction of Mītava Castle in 1265 is considered the founding of the city. Jelgava obtained city rights in 1573 and for a long time was the capital of the Kurzeme and Zemgale duchies. A once industrial hub during the Soviet era, the city today is evolving, blending the past with the future. In recent years, a new driving force has emerged in Jelgava's development, the European Union. Since Latvia joined the EU in 2004, Jelgava has benefited from significant EU support, transforming the city in countless ways. The EU's role in Jelgava is most evident in the transformation of its educational institutions, infrastructure, and support for local businesses. The Jelgavas Tehnikums project, supported by the European Social Fund, has modernized vocational training in the city. New facilities, state-of-the-art labs, and a focus on STEM education have empowered the city's youth. Simultaneously, territorial investment projects have made Jelgava more livable, improving roads, parks, and public spaces while promoting sustainable mobility. To gain more insight into the direct influence of the EU in Jelgava, we interviewed Ilga Līvmane, Deputy Head of the Department of Development and Urban Planning. Labdien, mans vārds ir Ilga Līvmane. Esmu attīstības un pilsētu plānošanas departamenta vadītājas vietniece. First and foremost, we asked, how would she describe the role of the European Union in the development of Jelgava in recent years? Viennozīmīgi šobrīd, kad ir jau pagājuši 20 gadi kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, mēs varam apgalvot un ar faktiem pierādīt, ka Eiropas Savienības fondi ir ļoti būtisks instruments pilsētas attīstībai. Jo šobrīd ir tā, ka mēs esam apkopojuši arī informāciju par nozīmīgākajiem infrastruktūras projektiem, un tie fakti, par kuriem mēs varam minēt, ir, ka kopējais projektu finansējums ir 324 miljoni, kas ir ieguldīti Jelgavas pilsētvides un infrastruktūras attīstībā. Un no tiem Eiropas Savienības fondu un valsts piesaistītais finansējums ir gandrīz 206 miljoni. Pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums. Līdz ar to viennozīmīgi var teikt, ka ES fondu atbalsts ir bijis ļoti nozīmīgs. Yeah. Keeping the positive outlook alive, we had to ask citizens of Jelgava, do they think that the support of the EU has improved the quality of life in the city? Pirmais, vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienības atbalsts ir uzlabojis Jelgavas dzīves kvalitāti? Jā. Un jūs to kaut kā redzat kaut kādās precīzās infrastruktūrās vai kaut kādī mājokļi vai kas? Viskopēji. Jā. Okay. Ļoti labi. Как вы думаете, Европейский Союз и их вложенные деньги помогли Jelgavai? Jelgavai, да. Сомневаюсь. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienības atbalsts ir uzlabojis Jelgavas dzīves kvalitāti? Es domāju, ka jā. Eiropas naudiņa daudz ko paveikusi. Galvenais jau to liederīgi un saprātīgi izmantot. Par ko brīžam ir jāšaubās, bet visā visumā ir tiešām daudz padarīts. Arī šīs līdz nebūtu bez atbalsta. Tieši tā. Tāpēc nākam apskatīt ar pirmo. Aiziesim līdz torniņu, paskatīsim, novērtēsim, kā tas izskatās.
Continuing, Ilga Lievman added that the EU funds have significantly helped local businesses and the labor market. Viennozīmīgi, ka jā. Jo ir tā, ka ņemot vērā, ka pašvaldība ir ieguldīta tikai publiskajā infrastruktūrā Eiropas Savienības fondu līdzekļus, pašvaldība ir uzlabojusi šo te uzņēmējdarbības vidi, izbūvējot tehnisko infrastruktūru, ceļus, ielas, inženieru komunikācijas. Tā, lai uzņēmējs varētu attiecīgi ieguldīt savus līdzekļus jau konkrēti uzņēmuma attīstību. Pašvaldība izveido visu atbalstošo tehnisko vidi. Now understanding the true impact of EU funds and how they have shaped the growth of the city, would Jelgava be able to develop further without them? Would maybe Jelgava focus on different projects if that were the case? Domāju, ka nē. Bet tās iespējas attīstīt pašvaldības vajadzības būtu daudz ierobežotākas. Jo tā, ka pilsēta savas vajadzības un savas projekta idejas un nepieciešamās rīcības attīstībai iekļaut savos plānošanas dokumentos, kas ir pilsētas attīstības programma, kur parādās arī investīciju plāna projekti kā vajadzību kopums. Un tad mēs piemeklējam, skatāmies fondu iespējas, kuras vajadzības mēs varam īstenot ar ES fondu palīdzību. The facts have been laid out, but how do the citizens feel about the funding? We decided to ask them, would the already finished projects in Jelgava be possible without EU funds? Kā jūs uzskatāt, vai Jelgavas projekti bez Eiropas Savienības līdzekļiem būtu iespējami vispār? Viņa, ka jā. Cilvēki savienotos un tad, ja gribētu, tad jā. Jā, labi, paldies. Да, и вы думаете, что все эти проекты, которые Европейский Союз помогает делать, они были бы возможны, если бы мы не получали эти деньги, Но это финансирование было бы более долгое время и в таком объеме вряд ли. Ну, директор города, в общем-то, тоже много делает для этого, поэтому не только европейские деньги, но и руководство тоже, в общем-то, вкладывает свои силы и средства. Это совместное латвийско-европейское, деньги и Европейского Союza. Kā jūs uzskatāt, vai Jelgavas projekti bez Eiropas Savienības līdzekļiem būtu iespējami? Kaut kas mazs un nenozīmīgs noteikti būtu, jā, bet tādi lielāki projekti un apjomīgāki pilnīgi noteikti nē. However, realistically, how would the city of Jelgava look like today if EU funds and support were not available? Ir tā, ka joprojām Eiropas Savienības fondiem ir ļoti būtiska ietekme uz Jelgavas pilsētas attīstību, jo pašvaldības budžeta iespējas, kā jau minēju, ir ļoti ierobežotas. It sevišķi šobrīd šī brīža apstākļos, kad tiešām visu pilsētu un visu pašvaldību finansiālā situācija ir būtiski mainījusies un resursi ir ļoti ierobežoti. Eiropas Savienības fondi ir tas instruments, ar kuru palīdzību mēs varam veikt būtiskus ieguldījumus pilsētas infrastruktūrā. The positive outlook of the municipality and its citizens is clear. However, what are the challenges Jelgava faces in securing EU funding? Are there any? Ilga named a few. Piemēram, varētu kā vienu no tiem minēt to, ka katrā plānošanas perioda sākumā Eiropas Savienības fondu apguve ļoti aizkavējas valsts līmenī. Jo, piemēram, šis plānošanas periods jau ir sācies 2021. gadā, bet Eiropas Savienības fondu projektu konkursi, kas ir pieejami pašvaldībām, ir izsludināti tikai 2023. gadā. Tas nozīmē, ka mēs tikai šogad sākam īstenot projektus, kuriem vajadzēja sākties jau vairākus gadus atpakaļ. Tā ir viena no problēmām. Protams, vēl viens izaicinājums ir tas, ka pašvaldību finanšu resursi mēs varam aizņemties tikai projekta attiecināmo izmaksu apmērā. Līdz ar to mums jāparedz savā budžetā papildus līdzekļi vēl tām lietām, ko mēs gribētu attīstīt kompleksi pie kāda konkrēta projekta objekta. Jo projekta attiecināmās izmaksas iekļauj tikai kaut kādas konkrētas izmaksas pozīcijas. Bet, ja mēs pieķeramies kādam infrastruktūras objektam, mēs viņu attīstam pilnīgi tā, lai nebūtu pēc tam vairākus gadus jāiegulda. Līdz ar to mēs ieguldam papildus savus resursus. Paldies! The journey of Jelgava and the European Union is far from over, with upcoming projects aimed at further revitalizing the city. Jaunajā plānošanas periodā Jelgava noteikti turpinās uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu. Mums tam ir paredzēti vairāki projekti.
Un kā nozīmīgākais projekts ir Zemgales industriālais parks, kas ir viens no 5 nacionālas nozīmes industriālajiem parkiem Latvijā, kuru attīsta 5 valsts pilsētu pašvaldības. Un šajā parkā mēs esam plānojuši, kad attīstīsies tieši viedās specializācijas uzņēmumi, un kas ražos augstas pievienotas vērtības produktus vai pakalpojumus. Līdz ar to tā ir pilsētas ekonomikas attīstība tieši tādā viedā jomā. Lastly, looking to the future, do the citizens of Jelgava want to see the city become more integrated with the EU? И как вы думаете, как вы видите в будущем Елгаву больше связанную с Европейским Союзом, больше контакта, больше работают вместе они? Я думаю, что со всеми соседями надо дружить, потому что соседями никуда ты от них не денешься, и поэтому... Но если было бы хорошо, если бы в Европейском Союзе были бы какие-то проекты, которые создавали рабочие места в Елгаве, потому что многие люди ездят работать другие, там, в Ригу, там, в Баус, куда-то еще. Вот в Елгаве необходимо какое-то производство такое, которое нужно было бы всему Европейскому Союзу. Un vai jūs redzat nākotnes Jelgavu vēl vairāk integrēt ar Eiropas Savienību, vai tas ir kaut kas, uz ko jūs cerat, vai tieši otrādā? Nezinu. Viņam varētu būt arī to Eiropa. Kā tur bija? Eiropas Savienība, jā, viss kārtībā. Jā, tur ir Eiropas. Ko jūs teicāt? Īsti nezinu. Nu jā. Bet vai... Kā gribās, bet vai tas ir kaut kas, uz ko jūs gribētu tiekties kā jaunieši, ka tomēr ir vairākas Eiropas Savienības it īpaši fondi, tā lai pilsēta attīstītos? Jā, tas būtu viegli. Un vai jūs redzat nākotnes Jelgavu vēl vairāk integrēt ar Eiropas Savienību? Nu, es tā ļoti ceru. Neviens jau netaisa stāties ārā no tās Eiropas Savienības. Es domāju, ka tas ir tikai labi, ka mēs tur esam un kad nāk arī naudiņa Jelgavai. Tieši tā. Es domāju, ka iedzīvotāji redz, kā mainās pilsētas infrastruktūra un pilsētu vidē, un lepojas ar to, kas ir paveikts, un noteikti viņi ir pretīm nākoši un atbalstoši. The journey of Jelgava and the European Union is far from over. With upcoming projects aimed at the revitalization of urban spaces, promotion of green technologies and social services, the future of Jelgava looks bright. Plans include new public infrastructure, the continuation of business incubator programs, and sustainable environmental projects, all supported by the European Union. Jelgava's transformation is a testament to the power of collaboration and progress. As the city moves forward, its strong partnership with the European Union ensures that it will continue to grow, innovate, and thrive as a modern European city.